Baigi dīvaini klausīties savu balsi jau trešo reizi. Bet, nu, ko lai dara? Tāda ir radošās profesijas blakne. Iegādā būtu. Šodienas brokastis. Grupa iet ekskursijā. Tā izstās. Atrakcija tāda ierobežota. Gājiens apkārt ezeram. Ūdens dzidrs. Bet tur var redzēt. Bet tur ir dziļš. Tas ir tiešām dziļi. Wow. Tur taču, kur daivot. Laikam neredz telefonu, bet tur ir normāli dziļš. Cik kaut kā 15 ir. Bet ūdens ir dzidrs. Sūtīsim gačus šajā, lai ieņurko paskatās, kas tur ir. Sadāk viņš tik visu laiku. Kas tev apēdē? Tas ir trubas šļūts, viņa no tās mājas iekšā, pa trubu. Tur tas 20 metrus. Skatītos, ir nav un viss, un brauc tālāk, kāpēc kaut kur ar kājām jāiet. Vai tu brauc ar moci, vai tu nebrauc? Jā, izvēlās. Vai nu mocis vai ar kājām. Jā, tu nevari abus reizē. Mēs te kaut ko daram nepareizi. Ir traukt. Kā nekā mums ir tikai ceturtā diena, ja? Tikai? Vai trešā? Ceturtā. Pasties, ko es atradu? Turisti. Kaut kur bija nomaldījies. Čau. Kur redzēt cilvēks. Vai ne? Domājies, Latvijā nesanāk laika satikties, un tad jāsatiekās tur, kur sanāk. Čau, kača. Čau. Tu esi dzīvs. Es jau nebraucu kopā ar jums. Un Vladimiru. Pag, Vladimirs sen nav redzēts. Vladimirs viņu nokodēja. Aizkodēja projām. Puikas rādīšu, vai paraugu demonstrējam. Kā rātā jārāds pārpils, skaties māku ar vienu. Nu, rādi. Aiziet. Kaut kādu peļķi atradām pa ceļam. Jāapstāst, kas te būs labs. Jums tā kā... Man pastāv neviens bilds, kas grib viņa stājā. Jā? Gan viņš gačam pasties. Pirms apskats objekta bišķi jāiestiprinās, jo... Ir vajadzīgs spēks. Ir vajadzīgs spēks, lai kārtīgi apskatītos to, kas ir jāapskatās. Nedrīkst iet pavirši apskatīties. Lai kārtīgi apskatītos, ir vajadzīgs doppelhertz. Tieši tā. Jā. Thank you. Tas ir pistācija? Jā. Kā viņš saucās? Nu, redzat zilu aci. Tur jābūt zilai acī ir iekšā. Turistas sloktuves.
Tā Ivars tikko pateica, ka te rodās tas ūdens, nu, ka upe te sākās, tad te upes nav, un te re, kur upe plūst tālāk, un upe rodās šeit. Tas, ja nu kāds nepamanīja. Nu, ko tu, Edvard, domā par šito? Būtu interesanti tiešām ielikt. Es domāju, ka Es paturēšu kameru, varu darīt. Drīkst ielikt, ja? Atrast to sorsu. Viņš izpļaus ārā no turienes. Nepaliks iekšā. Nē, nu, kaut kas jau tur ir, jā. tur kaut kam ir. Nu, acis ir acis. Davai izaukat normālu aparātu. Ņau. Tā ir dzīve. Blogs, jā. Blogeri stāžu. Šeit ir 50 eiro viesnīca. Nesezonā. Nesezonā. Šoreiz divatā. Un ar sīvju cerams. Kā viņi ir attaisīti. Opiņā. Nē, ir kaut kāds skats ir. Nesam tikuši līdz Adrijas jūrai. Nav galīgi pašā krastā, bet, nu, dzīvot var. Tas jāapstāsta, kā tas izskatās šitajā pilsētiņā. Nu, mocīšu tu patās. Viss drošībā. Mums tajā bišķi bārā jāsēž tur bārs lejā. Tu vismaz saproti, kāpēc tu esi pie jums. Nē, nu tajā tur smiltiņā. Starterīts. Otrais sēdiens. Nu, labi, otrais starterīts. Viss tas Artim ir aizlaicis garšīgs. Jā, viss Labi, ziltiņa otrajā. Un nedaudz olīvas, jo man viņas garšīgas. Nu, kā būtu ar saldējumu? Ņem. Tad te ir jogurts ar pistāčio, tad ir pistāčio, un tad ir vēl kaut kāds fiks ar pistāčio. Laikam viss nav pistāčio, veseli 3. Bet nu jogurtu ar pistāčio salikt kopā, tas ir oriģināli. Pelīte. Jā, pelīte. Tūlīt tik upurēta dieviem. Nabaga pelīte. Tas ir kāds Artis, tomēr romantiķis. Beidzot palmas. No, ko tad tu domā? Vai cel augšā? Atcelsim. Forši tie koki turās uz tās izcirstās klints. Baigi attīstās Albānija, nu tieši šita piejūras daļa, viss šitas, kas ir sabūvēts, tas ir pilnīgi jauns kaut kas. Cīm redzot, ir pieprasījums. Pludmale nav baigi paršām. Nu, viņa ir tehniski,
kā viņai tiec klāt un tā, bet nav nekādas promenādes, ir akmeņi, tikai akmeņi. Un tad ik pa brīdim ir šitādas zonas, un tu nevari tā kā aiziet no vienas uz otru zonu, tev jāuzkāpj augšā, jāiet pa ielu, tad atkal nokāp lejā un atkal tiec pēc tās jūras. Nu, tā pilsēta jau beidzās. Bet nu, jūra ir jūra, salrets ir salrets. Ai. Smuki jau ir tāpatās. Tad tepat Grieķija ir blakus, tā tur ir Korfu, Grieķijas sala. Var tepat tās aizpeldēt līdz Grieķijai. Nu labi, Grieķija tepat blakus ir. Tādā paši sēdēt Albānijā un skatīties uz Grieķiju. Nu, ar šitā laikam ir jābeidz šodienas īsais video. Bija forša diena. Tiekamies rītdien.